Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andis Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Pāvils uzdod jautājumu, vai visi runā mēlēs, vai visi dziedina, vai visi pravieto. Kāpēc šodien ir draudzes, kur mēs aizējam, visi runā mēlēs? Kāds ir iespējams? Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs dod mums atšķirt, kas ir no svētā gara un kas ir no cilvēkiem. Dod mums atšķirt, kas ir apsolījuma dēls Īzāks un kas ir paša saražotais Ismaēls. Dievs dod mums atšķirt, kur tu darbojies caur svēto garu un kur cilvēki imitē, atdarina, izlieks, it kā tu darītu. Dievs pasarg mūs no tā, pasarg mūs no imitācijas, no izlikšanās, pasarg mūs no viltus pravietošanas. Dievs vadi mūs, vadi šo raidījumu, lai izskan tas Dievs, kas ir par svētību cilvēkiem. To visu lūdzu Kristus vārdā. Amen. Es gribu pastāstīt šodien nedaudz arī tādu savu personīgo perspektīvu, bet ne pārāk daudz, lai tas nebūtu vienkārši manā viedoklī balstīts. Skatīsimies arī rakstos. Un tāds viens no virsrakstiem varētu būt šodienas tēmai, kāpēc es nekļuvu par harizmātu. Un es negribu nosodīt harizmātus, man ir daudz draugu harizmātu vidē. Harizmātu vidē notiek daudz kas labs, bet ir lietas, kas man ir pilnīgi nepieņemams. Kāpēc? Tāpēc, ka es redzu, ka rakstos ir atšķirīgi. Bībele ir kritērijs. Vēl viens kritērijs ir, vai tur ir Dieva darbības auglis, vai mēs redzam praksē, vai tie runas sakrīt ar augļiem, vai tie augļi atbilst tam, ko cilvēki runā. Lasīsim 1. korintiešiem vēstulē 14. nodaļā no 23. panta. Ja visi draudz sanāk kopā un visi runāt mēlēs, un ienāk svešnieki vai neticīgi, vai tie neteiks, ka esat prātu zaudējuši. Bet ja visi pravieto un ienāk iekšā neticīgs vai svešnieks, visi viņu ved pie atzīšanas, visi spriež pār viņu, un viņa apslēptās sirdsdomas nāk zināmas, un tā viņš kritīs uz savu vaigu un apliecinās, ka tiešām Dievs ir jūsu vidū. Runa ir par pravietošanu tādu, kas ir no Dieva, svētā gara vadīta, un kā tā izskatās. Kādu piemēru mums Pāvils raksta, tātad raksta korintiešiem, tātad arī mums visiem. Viņš saka, ja neticīgs cilvēks ienāk draudzē, viņu ved pie atzīšanas visi spriež pāri viņu, un viņa apslēptās sirdsdomas nāk zināms. Tātad cilvēku praviešu garās zina tā atnācēja noslēpumu. To varētu salīdzināt tā piemēru, kur kāds pravietis teikt tikko tādam, kurš pirmoreiz ienāca draudzē un varbūt vēl netic Dievam pat. Un pravietis viņam teikt, klausies, tu pagājušu nedēļu, trešdien, 19. tu nozagi kaut ko tirgū. Vienalga, kur vai veikalā, vai vēl, vai es nezinu, kaimiņam nozag. Tad izdarīja kaut kādu noziegumu. Ar domu, ka tas cilvēks uzskata, ka neviens nezina par to, un tātad pieņemsim situāciju, ka neviens arī nezina, izņemot šo pašu noziedznieku un Dievu. Un tad, kad viņš dzird, ka tiek atklāts noslēpums tādu, ko citi nevarēja zināt, viņš saprot, ka te ir pārdabiskais, te Dievs, te ir Dievs. Šī draudzē darbojas Dievs. Un viņa apslēptās sirdsdomas nāk zināms, un tā viņš kritīs uz savu vaigu un apliecinās, ka tiešām Dievs ir jūsu vidū. Tātad kāds būs auglis, šis cilvēks pieaugs ticībā, vai pirmo reizi iegūs ticību, vai pieaugs ticībā. Esmu bijis klāt, kad tādā harizmātiskā vidē, kuras ar veselu gadu pavadījies, bija harizmāta draudzē, mājas draudzē, kur Dievs man remontēja, un tur notika labais arī, noteikti. Bet bija piemaisījumi. Kā mēdz būt, ka draudzēs ir labi elementi sajaukt ar sliktajiem. Un mēs visi cenšamies, lai tā nebūtu, bet mēs tomēr redzam, kur ir kaut kādas kustības, denominācijas. Es tagad nerunāju tikai par harizmātiem, bet vispār kristīgo vidi, ja, kur tie piejauktie elementi ir, vienkārši viņi ir par daudz. Viņi ir daudz, jābūt tā, ka neviena nav, bet jautājums, vai mēs esam pasargāti tādā 100% veidā, bet mūsu attieksme ir jābūt 100%, ka mēs tad izvairamies no nepareizām praksēm, no tādām, ko neredzam rakstos. Un tad manā klātbūtnē viena māsa citai māsai teica, viņš saka to, un tad pateica kaut kāds vārdus tai māsai, un es biju blakus, un es klausos, un es zinu, ka tā māsa, kur pat runāja, viņa īstenībā ir cita problēma. Ne tā, ko saka tā viena, kas tagad it kā pravieto. Un tā māsa, kura tika uzrunāta, arī iebild, viņa teica, nē, tā nav. Un arī es zināju, ka ir cita lieta, jo biju nesen runājis ar viņu. Un tad tā pirmā, kas teica, viņš saka, tātad sakot, ka Dievs to saka, tad arī viegli atkāpās.
Un tad man ir jautājums, pagaid, ja tas bija tiešām svētajā garā, kā tu tur var atkāpties? Tas jau nav no tevis atkarīgs. Pat ja visu apkārt kaut ko nesaprot, ja tu zini, ka svētais gars tev teica. Un otra puse, varbūt tad ir tieši otrādi. Katru savu domu tiek pasniegta par svētā gara domu un tiek runāts pravieša it kā garā, bet īstenībā runā no sevis. Un tad arī viegli atkāpjas. Un starp citu arī netrāpīja tajā brīdī. Esmu bijis arī tā klātienē, tūmā, arī vienā lielā sapulcē, kur cilvēks, kurš tad teica, ka viņš pravieto, staigāja apkārt un uzrunāja cilvēkus. Un es jau nestaigāju līdzi, bet tik, cik es biju blakus tad un trāpījos, ko es dzirdu, ko saka citiem, tad tie pravietojumi bija tādi ārkārtīgi vispārīgi. Vienkārši vispārīgi. Ziniet, ir tāda lieta kā mentālisms. Tas ir cilvēki ar augstu intelektu, ļoti, ļoti apdāvināti. Daļa no viņiem nodarbojas ar mānīšanās. Nesaka, ka tagad kristieši to dara, es runāju, tātad principu gribu izstāstīt. Un viņi vienkārši nolasa, psiholoģiju labi zina un nolasa no cilvēka daudz ko. Pēc mūsu manierēm, runas veidu, vārdu lietojuma, apģērba, izskata, uzvedības. Var ļoti daudz ko nolasīt, ja cilvēki tajā ir trenējušies. Un var pat nolasīt automātiski bez trenēšanās un vienkārši tā kā teikt, es jūtu kaut ko. Dažkārt tas, ko sauc par intuīciju, īstenībā ir, mēs nolasam un mēs redzam kaut kādas detaļas, kuras vēl paši nespējam apstrādāt un vēl nesaprotam, ko tas mums atgādina. Kaut kad kaut kas līdzīgs, cilvēks ir uzvedies tā, un mēs atceramies, ka viņam bija kaut kas aiz ādas, viņš tātad kaut ko slēpa, vai meloja, vai vēl kaut kas bija. Un šī lieta mums var saslēgties, un tad cilvēkam liekas, es jūtu pie viņa kaut ko. Nu jā, es teiktu tā, tu drīzāk redzi kaut ko pie viņa, vienkārši tu vēl nespēji paskaidrot. Ja šo tagad pasniegs kā svētā gara diktēta pravietošana, tad daudz ko jau var trāpīt, visādas aptuvenās lietas, starp citu arī ļauni cilvēki šādi dara. Es vēlreiz saku, es to nesaku pa visiem kristiešiem un pa visiem harizmātiem, nekādā gadījumā nē. Bet uz ielas es vienreiz iesaistījos, bija viena čigāniete, gribēja aplaupīt vienu sievieti, kurai bija puisīts līdz aptuveni 5-gadīgs. Un man likās aizdomīgi, kā viņi tur uzvedās, tā čigāniete, un es piegāju pie viņām klāt pēc kaut kāda brīža un uzrunāju, un tā arī mans aizdoms apstiprinājās. Uzrunāt otru sievieti, vai viss labi ir. Un tad tā tumsnīgā sieviete, es nezinu, vai viņa tiešām bija čigāniete, jā, bet tā tad izskatījās tiešām pēc čigānis. Ne runa par tautības, runa ir par mānīšanos, jā. Un viņa sāka uz maniem kliegt, un kur tu te, kas te, un tad tā sieviete, kuru es uzrunāju, pamodās it kā. Un es teicu, es jūs pavadīšu uz transportu, ja vajag, ja? Un ja ir puisīts blakus, tas nobijies, puika lielām acīm skatās, kas tagad notiek. Un es pavadīju viņus uz tramvaju, un viņi man pa ceļam stāstīja, ka tā sieviete gribēja naudu no viņas, un ka viņa uzrunāja kādā veidā. Viņa teica, jums ir problēmas ar vīru un ar naudu. Un tā sieviete bija kādi 45 gadi varbūt, ja? Un zin kā pasaulē neticīgai vidē, kurai sievietei tur nav problēmas ar vīru un naudu. Gan jau ir kādas, kurām nav, bet tas ir diezgan plašs šāviens, diezgan viegli trāpīt ir. Un tā bija mānījās tā sieviete, ja? Mānījās. Es viņu kaut kad vēlāk redzēju kaut ko televīzijā, ka viņa bija policija noķērus, ja? Par kaut kādiem noziegumiem. To, kura tur stāstīja par to, it kā gaišredzīgi. Ir jāuzmanās. Ir jāuzmanās. Tad, kad mēs lūdzam Dievu un Dievs mums kaut ko saka par kādu, tas būs tik pārliecinoši. Tas nebūs tā, ka tu pēc tam atkāpies no tā. Kad cilvēks lūdz Dievu un gaida tagad kaut kādu Dieva atziņu, ne obligāti katra pirmā doma, kas tev ienāk, ir no svētā gara diktēta. Tikpat labi tas saistīts ar tevi, ar tavu atmiņu, ar kaut ko tu esi redzējis pie tā cilvēka. Un ja tā pravietošana netrāpa, un mēs redzam, es tagad īpaši necenšos, nevēlos vārdus saukt, bet Amerikas zvaigznes, harizmātiskās, kuras sauc tur par Dieva ģenerāļiem, un kas tur vēl nav izdomāts, kas jau ir ļoti īpatnēji. Un tad viena tāda slavenība, un viņš ir pravietojis, ka no Covid nomirs 5000, un pat tad nenomira. Mēs zinām, vairāk nomira. Un es nezinu, vai viņš tagad ir atgriezies, tāpēc es vārdu neteikšu. Bet tad, kad viņa televīzijā intervijā viņam prasīja, lūk, redziet, nav piepildījies, vēl pa citām lietām nav piepildījies. Viņš teica, neesmu perfekts. Viņš tur nekrīt uz zemes, neatgriezās no grēkiem.
Tā ir tāda sistēma, tas ir tāds veids runāt vispārīgi un meklēt kaut kādas skandalozes pareģojumus. Un bieži vien ar politiku saistīts kaut kāds, un pēc tam viņi nav piepildījušies. Tas pats sludinātājs teica, ka Nigērijā tur būs super kristieši, kaut kāds baigie panākumi lieliski būs, pēc tam noteiktā laikā. Un ka tur islāms vispār atkāpsies no Nigērijas. Un tur viņš runāja par noteiktiem laikiem, tie laiki ir pagājuši un nepiepildījās. Pēc viņa augļiem viņus pazīsit. Ja, pravieši pārbauda pēc augļiem, Jeremijas 14:15. Tādēļ tas kungs saka tā, tie pravieši, kas sludina manā vārdā, kaut gan es tos neesmu sūtījis, un apgalvo, ka neskaršot šo zemi ne zobens, ne arī tajā būšot bats, tie mirs no zobena un bada. Dievs saka, lūk, ir pravieši, kas saka, ir pravieši, bet es viņus neesmu sūtījis. Tātad Dievs saka, ka viņš viņus nav sūtījis. Un ka tur būs skarba realitāte šiem cilvēkiem. Jāuzmanās ir. Bieži vien es ticu, ka kristieši var teikt, es ticu, ka ir tas un tas. Pārvērst jautājumu formā, un tad tu nebūsi vilts pravietis. Vienlaikus, ja tev tiešām ir pravietisks vārds, labi, tad tu viņu pasaka un neatkāpies. Un ja tas ir kaut kas par nākotni, mēs arī pēc tam visu redzēsim, piepildījās vai ne. Un ja piepildījās, tad pagodināsim Dievu. Jo es ticu, ka visi brīnumi šodien var notikt. Es ticu, ka šodien Dievs var īstenot gan dziedināšanu, gan pravietošanu, gan visu to, ko mēs lasām 1. gadsimtā, ja Dievs tā izlems. Bet ja Dievs neizlemj un nedara, brāļu māsas nevajag imitēt, nevajag to atdarināt. Tad harizmāta sapulcēs es redzu cilvēku krīt, ja viņus ķer. Es biju nesen vienā, pirms kādu laiku, šovasar, vienā harizmāta pasākumā, un es tur liecināju vārdu, jo es nevairos no tās vides. Man tur ir daudz draugi, es jau teicu, es ticu, ka tur Dievs darbojas. Bet ir elementi, kuriem es nepiekrītu, es nedarīšu līdzi tam, nevēlos. Pēdējos gados, pēdējos 5 gadus es ļoti bieži esmu harizmātu vidē. Sapulcēs gan pats runāju, gan klausos, ko citu runā, redzu, klausos pravietošanas, skatos, kur ir dziedināšanas mēģinājumi. Es nesaku, ka nenotiek vispār, bet es saku, ka nenotiek tā, kā bija 1. gadsimtā. Bet vārdi un runa ir tāda, lūk, pie mums te viss notiek, un pie tiem gan nenotiek. Es biju harizmātiskā mājas draudzē gadu aptuveni. Un tad, kad es atgriezos no grēkiem, Dievs man brīnumaini izglāba 2011. gadā. Tad daļa no tā procesa notika harizmātiskā draudzē, bet daļa tikai. Pārsvarā liela brīnuma bija ārpusē, kad es biju viens pret viens ar Dievu. Bet bija arī tur klātienē. Un tad Dievs man mācīja staigāt, un kas bija labais tur, tātad lūkšanas, aizlūkšanas, kristīgas dziesmu dziedāšana, Dievu slavēšana, grēksūdzes uzklausīšana, tātad liecināšana, liecību uzklausīšana, kristīga sadraudzība, vakarēdienas. Tātad tur bija daudz tas, caur ko Dievs tiešām arī darbojas. Un tāpēc es tur spēju būt, ja šis nebūtu, es tur nebūtu. Tur bija arī stingra attieksme pret svētdzīvi, es to cienu, tā ir pareizi. Riktīgi atgriežamies no grēkiem, nekādas vienotības ar grēku, nodalamies no pasaules. Tas ir svētums, būt nodalītiem no pasaules. Un tas arī bija labi, un tas bija pareizi, bet tur bija tad piemaisījumi tāda. Es no sākuma neko neteicu, jo es pats mācījos staigāt. Mana iepriekšējā doktrinārā atziņa man nenoveda pie uzvaras, tāpēc es centos būt pazemīgs. Es domāju, labi, Dievs māca mani, ja es ar savu iepriekšējo pieeju, ar to, kā mēs bijām mācījuši Bībeli, kā mēs izpratām noteikts doktrīnas aspekts, ja tas man nenoveda pie uzvaras pār azartspēlēm, labi, Dievs māca mani, kaut kas jauns man ir jāsaņem, āmen, es esmu atvērts. Es biju labvēlīgi noskaņots. Tātad, ja Dievs tā gribētu, es kļūtu par harizmātu tur un sāku darīt. Es jau sāku darīt, un es pēc tam jūtu, ka nav riktīgi, tam nav augļu. Tas arī nav tas, ko es lasu Bībelē. Vienā brīdī, kad es sapratu, es tagad arī gribu evaņģelizēt jau, un Dievs man kājas nolicis uz klints, un es gribu atkal sludināt Kristu pēc ilgiem gadiem atkrišanas, un gribu pamācīt cits, tik cik Dievs uzticēs, cik ļaus, ganīt, tik cik Dievs uzticēs. Un es sapratu, es uz to draudzi nevēlos aicināt. Kāpēc? Tāpēc, ka bija daudz prakšu, daudz kaut kāda darbība, kuras es neredzu rakstos. Un tika pavēlēts sātanam un sasaistīts dažādi. Labi, ka es tur biju ilgi. Tas nebija tā, es ieeju epizodē, pastos un aizēju prom. Es redzēju tos gan, kas sasaist un pavēla, un tos, ap kuriem tā darbība tad notiek. Un es redzēju, ka
tur vienam konkrēti brālim, vienai māsai, viņiem nepaliek labāk. Bet viņu klātbūtnē sasaistīja Sātanu viņu dzīvē. Un pavēlēja, lai viss atkāpjās, kam jāatkāpjās, un atraisīja visu, kam jāatraisās. Es pēc tam skatos, nenotiek ne pie tā brāļa, ne pie tās māsas. Pēc kaut kāda ilgāka laika, bet taču pavēlēja. Un tad es uzrakstīju tā draudzē kaut 14 vai cik punktus. Un tur bija mana kļūda komunikācijā, man ir žēl, es jau atvainojos tur brāļiem, māsām, bet tas princips saturs, ko es uzrakstīju, pie tā paliek. Tātad, un tur bija vairāk punkti, es tagad nerunāšu pa visu vienā raidījumā, vispār nevar tik daudz par doktrīnu tā super dziļi izrunāt, ja? Šodien, kā parasti, es gribu tikai kāds akcents uzlikt. Un ties punktos es rakstīju, tā skaitā arī par to pavēlēšanu un sasaistīšanu. Un atceramies, kad Pēters un Jānis pie tempļa, ja, tātad cilvēkam saka, naudas un tātad zelta un sudraba man nav, bet tas, kas man ir, to ņem, nav vārds vārdā, ja, un tātad, ja es nāciešu vārdā, ja es vesels staigā un tam līdzīgi. Nav vārds vārdā, bet doma atceramies, notiek pavēle un notiek dziedināšana. Tur, kur bija pavēle, tur bija izpildījums. Tātad viņiem bija vāra piešķirt. Dārgais brāli, ja tu pavēli vai māsa, un tev nepaklaus, jo pēc tam mēs redzam, ka nav augļi, tad kā tu turpini pavēlēt? Tad tas izskatās pēc tāda joka. Joks tas nav, tāpēc, ka tas ir pārāk nopietni, jo pārējiem tu demonstrē, ka tev ir vara. Āmen, es ticu, ka var piešķirt brīnumainu varu. Es esmu par brīnumiem. Es ik paliekam liecinu par brīnumiem, kas pie manis notikuši. Brīnumainas lietas. Un tie kristieši, kas tagad ir tādi pelēki sarāvušies un domā, ka Dievs vispār neko labi nedarīs viņa dzīvē, tas taču ir bēdīgi. Nē, Dievs dara, un tas man patīk pie harizmātiem, šī ticība, ka Dievs dara un darīs. Āmen uz to, brāļu un māsu. Bet vai jūs neuzņematies par daudz uz sev tie, kas jūs pavēlat, demonstrēt, ka jums ir vara, bet jums neklausa? Tad varbūt būtu godīgāk nevis pavēlēt, bet lūgt kopā. Es biju lielā sapulcē, kur bija tātad viens amerikāņu harizmāts. Viņš no sākuma pravietoja, tur tad es dzirdēju visādas vispārīgās lietas, un es par visu nezinu, es pie katra nepiegāju, iespējams kādam pravietoja kaut ko būtisku, nevaru spriest par to. Tik, cik es dzirdēju, man tas nelikās pārliecinoši. Vēlreiz atgādinu, man nav pienākumu ticēt cilvēkiem. Man ir jāuzticās Dievam. Un ja es redzu, ka cilvēki nedara tā, kā es lasu Bībelē, un ja viņu tai darbībai nav to augļu, kurus viņi pirms tam reklamē, ka būs, tad es nedomāju ar viņiem būt kopā un būt vienots. Pat ja es tur kaut kur būšu kopā un runāšu savu lietu, es nebūšu vienots tajā darbībā, ko viņi dara. Ar šo raidījumu arī vēlos pozicionēties. Es vēlos atbalstīt Dāvidu Glešku par to, ko viņš runā. Es nesaku, ka es atbalstu visu, ko viņš runā. Kāpēc? Jo es neesmu dzirdējis visus viņa raidījumus. Ja? Bet tie, kurus es esmu dzirdējis tur par labklājības evaņģēliju, par dziedināšanu, par mēlēm, vēl tur dažas lietas, es atbalstu, jo tas ir pēc rakstiem. Tas ir pēc rakstiem. Es tagad nevērtēju pašu Dāvidu, man nav tāda uzdevuma no Dieva. Es vērtēju tagad, ko viņš runā. Un es piekrītu Dāvidam. Viņš runā patiesas lietas, viņš runā, es esmu priecīgs, ka ir kāds no harizmātu vides, kas tur ir iekšā dziļi. Es arī tur biju, bet Dāvids ir radikāli ilgāk tur bijis. Un visu, ko viņš runā, man es skatījos viņu tur, tos raidījumus tagad pēc tām viņa, pēc viņa aiziešanas no viņa draudzes, iepriekšējās. Uz tik daudz, ko man bija ko teikt, āmen. Es tik klausos un āmen un āmen. Un es redzu, jā, mēs ticam līdzīgi. Mēs ticam līdzīgi. Es tagad nerunāju par visu, par katru detaļu, jo es neesmu arī visu dzirdējis, bet to, ko es esmu dzirdējis, vienkārši es saku āmen. Jo kāpēc āmen? Nevis vienkārši tāpēc, ka man patīk vai nepatīk. Tāpēc, ka Bībelē tā ir rakstīts. Ja? Lūk, un Dāvids runā detalizētāk tur par doktrīnām. Es ticu, ka viņam tad tas ir uzdevums doktrīnu analizēt. Ja? Es tāda veida kalpošanā nebūšu. Katram ir savs. Ja? Es kalpošu tā, kā Dievs man ir aicinājis. Bet es izsaku atbalstu Dāvida Gleškas sludinātajam saturam. Un tad es biju tādā lielā sapulcē, kur mācītājs harizmāts amerikānis. Sapulces sākumā runā tā, ka tūlīt būs. Es tagad viņu neizmēdīšu, ja?
Un tas, tad, kad citi par citiem runā un tā dusmojas un tam līdzīgi, tas arī nav ok, ja? Mums jāpaliek brāļu mīlestībā, pat tur, kur mēs ticam, ka kāds dara nepareizi. Bet tātad es to saucu par tādu viļņa dzīšanu, ja? Viņš tātad to gaisotni vairoja ar domu, tūlīt būs, un tūlīt Dievs darīs, un tagad būs, un caur viņu būs, un tūlīt būs, un brīnumi būs, un dziedināšanas. Izgāja ārā kaut kādi 50 vīrieši, tas bija vīru laiks. Iznāca aptuveni 50, es neskaitīju, bet aptuveni. No mūsu draudzes mēs bijām 3 brāļi no tagadējās draudzes, kur es esmu. Un man bija interesanti, ko tad arī viņi dzirdēs. Es pa harizmātu vidu varbūt bija vairāk kā viņi bijis klātienē. Un ir labais, ko es pieņemu, es uzsvaru, un ir lietas, ko es negrasos pieņemt. Vienalga, cik cilvēku to dara. Skaits vispār neko nenozīmē. Miljoniem cilvēki Mariju pielūdz un svēto kultu uztur. Ko mēs tagad pēc darīsim? Droši vien, ka ir miljoni, kas krista zīdaiņus. Vai mēs kristīsim zīdaiņus? Nē. Kāpēc Bībelē tā nav? Brāl, mās, nebaidies būt mazākumā. Es cienu visu, kam ir drosme nostāties pret vairākumu. Es viņus vienkārši cienu, tāpēc, ka tas nav vienkārši. Man ir nācies būt tādās situācijās, joprojām ir, un arī tādā kristīgi konservatīvā vidē, man apkārt pārsvarā liberāļi, visur politoloģijā un citur. Un būt mazākumā, tas maksā kaut ko, ja? Bet es gribu iedrošināt visu. Svarīgākais, vai Jēzus ir ar tevi. Un cik cilvēki ir pret tevi, nenozīmē neko. Sātans ar to mēģina iebiedēt, uzrunāt, bet tas neko nenozīmē. Ja tu esi viens pats un tu esi ar Dievu, ar to ir pietiekami pret miljardiem. Un Jēzus ir patiesība, un patiesība ir jārunā. Patiesība ir jārunā. Es aizgāju pabeigšu par to lielo sapulci. Un tad izgāja 50 vīri priekšā un dziedināšana. Lielākā daļa, cik es saprotu, gribēja dziedināšanu. Tur droši vien bija cits vēl vajadzības. Un viens mūsu brālis, mūsu draugs stāvēja blakus tādam, kurš ratiņkrēslā sēdēja. Un viss tur notiek, un es biju atvērts ar domu, Dievs, es priekšā negāju, bet es lūdzu Dievu, Dievs, ja tu gribi dziedini. Un tāpat tur pārējie, kas izgāja priekšā, es pēc tam prasīju mācītājiem, kurš rīkoja to pasākumu. Es prasu, tur bija kāda dziedināšana. Viņš teica, nezinu nevienu gadījumu. Un labi, varbūt kāds nepateica, es to pieļauju šo iespēju. Es katru nepaprasīju, bet zinu ko, parasti ir tā, ja kaut kāda dziedināšana ir, tur ir gavilas, ātri visu uzzina, un tas ir pareizi, jo Jēzum jābūt pagodinātam par to, ko viņš ir izdarījis, ja, caur svēto garu. Nebija neviena. Un tad tas brālis, mūsu draudzes brālis, kurš stāvēja blakus tam, kurš ratiņkrēslā, viņš teica, beigās viņš atver acis, viņi 2 priekšā stāv vispār aizgājuši. Un nav dziedināšanas tur ne pie viņa, ne pie tā brāļa, kas ratiņkrēslā. Un kas par runā bija labi, arī daudz, kur citur nav dziedināšana. Nu jā, bet mācītāji tajās sapulcēs, kur viņi arī nesaka, ka tūlīt būs brīnumi, un ka tūlīt caur viņiem notiks, jo savādāk ir tā, ka, un es skatījos, par ko man sirds sāpēja, ka tur bija kristieši, kas skatījās uz to it kā dziedinātāju, bet mēs neredzējām dziedināšanas, varbūt citreiz ir bijis. Es arī viņu nevaru izvērtēt, ja, līdz galam. Es vienkārši runāju par noteiktu sapulci, par to, ko es redzēju, kur es esmu liecinieks. Un ne tikai es, bet vēl 2 brāļi no mūsu draudzes. Neredzējām dziedināšanas, bet tie vārdi bija tik skaļi, burti lieli. Tātad tā runa ir tāda, ka beigās tam nabaga kristietim jāsūtās, viņš ir vainīgs, ka nenotika. Bet es redzu, ka Pēters un Jānis kā pavēlēja tā bija. Mēs redzam, Bībelē ir situācija, kur cilvēks dabūna dziedināšanu nevis tāpēc, ka viņš tic, ka viņu dziedinās, bet viņš tic, ka Jēzum ir vara to izdarīt. Jā, ir situācijas, kur tic, un tad tas notiek. Es neņemos tagad viss tur tās ticības veidus analizēt. Mēs zinām, sievieti izlauzās un īpaši pieskārās Jēzum ar ticību. Āmen. Pret ticību nav bauslības. Pret ko man ir iebildumi? Pret to, ka cilvēki nepiegādā to, ko apsola. Un liek justies slikti tam, kurš nav saņēmis tagad. Tad viens Amerikas slavenība, sludinātājs, arī tad sapulcē teica uz cilvēku, kurš akls bija, uz jaunu puisi, ka viņš pavēl, un viņš neatceros vārds vārdā, bet tātad tu esi dziedināts, viss. Tad kristieši, nevis zeltainā presa, bet kristieši atrod to puisi un konstatē, ka viņš joprojām akls ir. Bet visas zāles priekšā tika paziņots, ka viņš ir dziedināts, un tur bija ovācijas. Un tad tā sludinātāja ķermeņa valoda bija tāda ar tādu uzvaras gājienu.
Ja viss tā ķermeņa valoda kā valdnieks staigātu ar zizli un norāda, kas tagad notiks. Un tur nav nekādas pazemības. Tur ir kaut kāda zvaigžņu tēma, tur ir šovs. Ja tam visam būtu garīgi augļi, ja mēs redzētu, ka tur ir tie dziedināto pūļi, un tie no ratiņkrēsliem celtos, un jā, ir situācijas, kur pieceļās. Es nesaku par visām epizodēm visur, bet daudz kur es esmu pats bijis klāt, tiek runāts, kā būs, un īstenībā netiek piegādāts. Nav. Jeremijas 23:21. Šos praviešus es neesmu sūtījis, un tomēr viņiem lieta steidzīgi. Es neesmu viņiem uzlicis nekādas pienākums, un tomēr tie sludina. Šis ir pa pravietošanu, bet tātad tas pats būs līdzīgi, ja kāds saka, ka viņam ir dāvana, āmen, ja tev ir brāli vai māsa dziedināšanas dāvana, lai Dievs tevi svētī. Es neesmu redzējis tos, kam ir dāvana, kas visur iet un slimnīcas iztukšot un uzlikt rokas un visi būtu veseli, pavēlēt un notikt. Labi, pie neticīgiem var pateikt viņu neticības dēļ, bet ir pilna zāles ar ticīgajiem. Un pie viņiem nenotiek tā, kā bija 1. gadsimtā. Kāpēc? 1. korintiešiem 14:26. Kā tad būs, brāļi, kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēls, vai mēļu izskaidrošana. Viss, lai notiek celšanai. Un ja mēlēs runāt, tad lai uzstājas 2 jau, ja daudz 3 un cits pēc citu un viens, lai tulko. Un ja nav tulkotāji, tad lai tie cieši klus draudzē un lai runā tik sev un Dievam. Tad pirmā lieta, ko es izrunāju, bija pravietošana, pavēlēšana, sasaistīšana, dziedināšana. Tad vēl viena lieta, kam gribu pieskarties, ir runāšana mēlēs, jeb valodās. Vārds mēls pat nedaudz tā kā dod iespēju noslēpties aiz nevalodas. Tad, kad 1. gadsimtā vasaras svētku dienā viņi runāja valodās. Un kad es klausos, bieži vien ir kaut kāda viena zilbe skan, un dažkārt pat nav pat zilbe, ir kaut kādas skaņas. Jēzus pats ir logos, vārds, rēma vēl tātad izrunātais vārds. Tas viss taču ir vārdos, teikumos, pat tad, kad mēs bez vārdi, mēs domājam, ja, un mēs tāpat tā domas konstrukcija veidojas vārdos. Mēs viņu vienmēr varam ietērpt noteiktos vārdos. Un tas, ko es dažkārt dzirdu, man tas neatgādina valodu. Kāpēc nav tulkotāji? Lūk, visi runā mēlēs, bet nav kas tulko. Un tad šīs rakstoties 90. gados arī kaut kad ar harizmātiem tika runāts, un tad kaut kāds normāls atbildes jau nav sadzirdēts. Ja tu esi publiskā vidē un tu runā mēlēs, tad jāsako tam, kas rakstīts Bībelē. Var runāt 2, 3, bet un obligāti viens, kurš tulko. Ja nav kurš tulko, neviens nerunā mēlēs. Un mēs ar sievu Lilitu esam palīdzējuši dažiem cilvēkiem, kas ir no harizmātu vidas bijuši, kuriem zāles neļauj dzert. Ne gluži aizliedz, bet viss tā mācība ir, tu nedrīkst dzert zāles. Un tad viņi mokās un nezina, ko darīt. Un tad saka, tas ir kaut kāda dēmona iespējams, bet tad izdenē tos dēmonus. Un tas, ko es redzēju skatuvus arī, kur Dereks Prince den dēmons ārā, es nezinu, kas tas ir. Man tas neatgādina to, ko es lasu 1. gadsimta notikumiem. Es nesaku, ka tas nevar notikt. Vēl un vēl es saku, es esmu pozitīvs, es esmu par brīnumiem. Bet imitācija nav brīnums. Ja cilvēks pats kaut ko pats demonstrē tēlo vai kaut kā pavalkās psiholoģiski, tāpēc, ka citi tā dara, es neticu, ka tas ir jādara. Dereks Prince mācīja, kā tā mehānismu, es to saucu mehānismu tagad, kā sākt runāt mēlēs. Bet kā viņam pašam bija, viņš stāstīja, ka viņam nāca gaisma kādu no apakšu uz augšu un tad izlauzās ārā. Šim es varu noticēt, ka šādi var tikt uzsākt runāšana valodās, bet tad jābūt kādam, kurš pārtulko, ko tu runā tur. Ja ne runā tikai sev un Dievam, bet ne draudzē. Noslēgumā es gribu pateikt to, ka pareizā doktrīna arī automātiski neizglābi. Un man nav sirdī tā kā iet pakaļ un dzīties pakaļ cilvēkiem, kas šī ziņā kaut ko nedara pareizi, bet es gribēju tā vienreiz pozicionēties. Un es vienam brālim kaut kad prasīju, tādam, caur kur Dievs pie mani brīnumaini bija darbojies, mācījis mani caur šo brāli. Un es viņam aizrakstīju par vienu noteiktu doktrīnu, tur paprasīju, detaļas tur nav tik būtiski, paprasīju, ko viņš domā. Un viņš pēc kāda laika man atsūtīja ziņu, ka doktrīnu neglābi, Dieva dēls glābi. Tātad pat tur, kur cilvēki pacentīsies no visas sirds un izdarīs pareizi, tas nenozīmē vēl, ka tagad svētais gars visu izdarīs tā, kā mēs esam iecerējuši. Mēs viņu nekontrolējam.
Un es esmu redzējis, harizmātiskās draudzēs daži runā tā, it kā viņi svēto garu kontrolētu. Un tā kā, it kā viņš būtu kaut kāda enerģija, nevis Dievs. Svētais gars ir Dievs, kā to viņu var kontrolēt. Es gribu, lai viņš mani kontrolē. Un svarīgi ir nevis vienkārši, un jācenšās pareizi darīt, kā ir Bībelē. Un jācenšās, bet mēs varam kļūdīties pat tad, kad mēs no sirds izlemjam, mēs visi izdarīsim ideāli. Mēs varam kļūdīties. Mums jātur tās atvērts prāts ir uz pamācību, ka kāds kaut ko vēl pasaka, bet tai pamācībai ir jābūt balstītai rakstos. Un vēl dzīvība un brīvība rodās tur, kur svētais gars runā ticības vārdus caur sludinātājiem. Jāuzmanās, ka arī ar to pareizo doktrīnu tādu iepēršanu, jāuzmanās, kā tas notiek. No tā arī dzīvība vēl nerodās. Tas nenozīmē, ka nav jācenšās un ir jāuzrāda un jārunā patiesība. Bet es esmu redzējis cilvēkus, kas ir paguruši, gan tāds, kas runā mēlēs, un ka viņi kritiskā brīdī nepaklaus Dievam. Gan tāds, kas nerunā mēlēs, tie arī paguruši un paklupuši. Maikls Vels šādi raksta grāmatā Nomaldījušies tuksnesī. Viņš koncentrējas uz kaut ko citu pat. Un es ticu, ka jābūt šim doktrīnas vārdām precīzam un jādara pareizi. Bet manā sirdī Dievs mani virza uz to, ka sludināt kaut kur līdzīgāk Maiklam Velsam. Nevis tāpēc, ka viņš tā dara, bet tāpēc, ka es ticu, ka man arī tā jādara. Un tas ir vārds, ko var sludināt visiem visās doktrīnās, tāpēc, ka pagurst kā vienā, tā otrā. Tie, kur saka, ka viņiem dēļ tā, ka viņi runā mēlēs, kā viņi uzskata, un daži iespējams arī runā mēlēs, es neesmu tiesnesis Dieva vietā. Un tad mēs skatāmies uz katoļiem, kas arī runā mēlēs, ir harizmātiskie katoļi. Un viņi paliek Marijas pielūgšanā un svēto pagodināšanā un tic, ka mācītājiem nav jāprecās, viņi nedrīkst precēties. Man ir vienkārši jautājums, kāpēc, ja tas ir tas pats svētais gars, kas runā caur tevi, un tas ir pie viņiem tagad, kāpēc viņš viņus, šos harizmātiskos katoļus, neaizved pie patiesības, proti, ka Mariju nedrīkst pielūgt, ka svētos nedrīkst pielūgt, jo Pāvils apostols mums skaidri saka, ir tikai viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, Jēzus Kristus. Kāpēc, ja jau tas ir svētais gars, kāpēc tur nav šī augļa, kas ir tāds, tie nav sīkumi, tas ir tā fundamentāli. Kāpēc netiek pateikts, ka zīdaiņus nedrīkst kristīt, tas ir ar ko katoļi dara. Un mēs nevaram būt vienot šajā jautājumā. Ja, kā tas ir iespējams? Paliek jautājumi. Ja es kļūdos, lai Dievs man pamāca, brāļi, māsas, lūdziet par mani, ja jūs uzskatāt, ka es tagad runāju nepatiesību, lūdziet Dievu par to. Un ja Dievs man parādīs atšķirīgi, un tas, ko es tagad norunāju, tas nav vienā nedēļā radies. Tas, ko es tagad runāju, tas ir kopš 90. gadiem. Tas ir ilgā termiņā. Lasot rakstus, studējot, vērojot draudzes, vērojot, esot iekšienē dažādās draudzēs, un vērojot sevi, ko Dievs pie manis ir darījis un kādā veidā viņš to ir izdarījis. Kas labs, to paturiet, kā ir rakstīts, jā. Kas nav derīgs, to atmetiet. Ja, tātad pirmais kriterijs, vai tas atbilst rakstiem. Otrs ir, ko tas dara pie manis? Tas man ved dzīvībā, tuvina Kristumu. Man svētdzīves augļi uzlabojas, man mīlestība pret cilvēkiem, pret Dievu pieauga, man ticība pieauga. Ja, nevajag imitāciju, nevajag izsmēles radīt. Brāļi, māsas, svētais gars darbojas brīnumaini. Viņš dara tādus brīnumus pie mums. Sirds izmaiņas notiek tik kapitālas. Tie ir tādi brīnumi, ko ir skaidrs, ka Dievs to izdarīja. Jo mēs to nevaram izdarīt. Un lai Dievs dara to pie tevis un pie manis, mācamies būt pazemīgi, meklējam Dievu darbību, neimitējam, netēlojam, neatdarinam. Ļaujam, ka svētais gars mūsos nāk un pūš kā gribēdams. Un tad mēs piedzīvojam viņa darbību. Bet tur nav nekādas darīšanas ar šovu, ar imitāciju, ar izlikšanos. Ja, tā ir īsta svētā gara darbība. Es viņu vēlos, es esmu to piedzīvojis, lai slavēts Kristus. Un es viņu turpināšu meklēt. Lūksim Dievu. Dievs tās debesīs. Dievs, paldies, ka patiesība pastāv. Tā ir viena, nevis miljons patiesība, bet ir viena patiesība. Jēzus ir patiesība. Jēzus māci mums ceļu, rādi mums ceļu. Dod mums spēku, gribēšanu un varēšanu iet pa šauro ceļu.
Dievs pasargā mūs, ka sātans mūs apmānīt, ka kaut kāds spilgt līderi mūs aizvilkt, tikai tāpēc, ka viņi ir efektīvi līderi un aizvilkt nepatiesībā. Dievs palīdz mums uzticīgiem būt evaņģēlijam. Tādam, ka tu mums to esi iedevis pat taisno garā, caur rakstiem, caur apustuļiem. Un Svētais Gars tu jau nekad nerunās pretrunā to, ko tu jau esi runājis. Tas, kur runā apustuļi, tas nemainīgs. Viņi tika nolikti, lai viņi pateiktu, kā būs draudzēs. Mēs no viņiem mācamies. Dievs dod drosmi būt mazākumā, ja nepieciešams. Dievs dod mums atšķirt, kas ir patiesība, kas ir no miesas, kas ir no cilvēka. Dievs, ja es kļūdos, piedod man un rādi man, Dievs, ja jāiet citādāk, rādi man. Un Dievs rāda tiem, kas ir dažādās draudzēs, Dievs, ja kāds ir uzrunāts un ir sajūts, ka viņš ir darījis nepareizi, Dievs, pieņem viņu grēksūdzi, lūdzu, dziedini viņu, piedod grēkus, dod drosmi runāt šiem cilvēkiem. Nebūt vienkārši pūlī. Pūlis kliedz, ka Jēzus jāpiesit krustā. Viņiem nebija taisnība. Mazākumam bija taisnība.